gatavojāt tā? Nemaz neizskatās pēc sacensības. Nu tad kā tad, kurš tad te tagad? Aplausiem skanot 2. un 5. numurs, tā arī smaidu uz lūpām. Un finišē arī numurs 9. Ceturtais. Daži braucēji finišē. Vienkārši finišē draudzīgi soļojot. Tāpēc, ja mēs mazliet finišam ir tikt godam. Ok, es esmu noķēris Ernestu Benhenu, kurš ir ieguvis 3. vietu. Ko tu saki par trasi un vai kaut kas atgadījās vai ne? Kā tu vērtēji savu sniegumu? Trase diezgan ātra. Pirmie 10 kilometri vienkārši tādi riktīgi, tā teikt, skrienamais gabals. Un pēdējie 3 kilometri pa pļauju tā bišķi dubļi, tā vairāk tehniskais. Kritieni tā nekā nebija, nekādi sarežģījumi. Ko tu saki, varētu vēl turpināt braukt vai atdevi sevi visu? Nu, tā kā pirmā sacensības ir, tā kā, domāju, kā 90% atdeva visu. Šī ir tava augstākā vieta, piemēram, salīdzinot ar pagājušo gadu, vai tas ir tas līmenis, kurā tu brauc? Nu, bija, augstāk nekā pagājušo gadu. Pagājušo gadu bija tā kā vairāk treniņu, tā kā gatavojos nākamajai sezonai vairāk nekā tā. Labi, Ernest, kā saka, paldies, un lai veicās nākošajās sacensībās. Paldies! Gint, gribēju apsveikt tevi ar uzvaru kopā ar Raivi. Paldies! Jūs bijāt jau vienojušies, ka jūs tā finišēsiet. Nu jā, īstenībā mēs sarunājām, ka vajag smuku bildi. Kā tu vērtēji šīs sacensības? Bija grūti, bija viegli, it kā sezonas sākums un tā? Nu, šīs man bija pirmās sacensības šo sezonu. Nebija īpaši grūti, jo īsa distance, bet kopumā es vērtēju ļoti labas sacensības. Labs ātruma treniņš. Tā kā tikai uz priekšu un viss būs kārtībā. Skaidrs, kā tu, piemēram, gatavojies ziemā, ko tu dari? Nu, ziemā es peldu, eju uz trenižieru zāli, bodybike, aizbraucu arī uz kādu nometni. Paslēpot gan man nesanāk. Skaidrs, tur, kā saka, to dara Raivis, laikam. To dara Raivis, jā. Skaidrs, es zinu, ka jūs ļoti sīvi cīnaties arī SEB maratonos, uz ko jūs šogad ejat. Nu, šogad mēs cīnīsimies par 1. vietu komandu vērtējumā. Nu, un attiecīgi ceram, tāpat kā pagājuši, ka sasniegt labus rezultātus un pirmajā sešniekā vismaz 4-3 cilvēks no mūsu komandas redzēt. Jā, pareizi. Es saprotu, ka jūs pagājuši gadu īstenībā jums bija 1. vieta kopvērtējumā. Pagājuši gadu kopvērtējumā mums bija komandām 2. vieta, bet individuāli bija 1. vieta, 3. vieta un 5. vieta. Kādā ziņā paldies un, kā saka, lai izdodās un gan tiksimies SEB maratonā vai kur? Noteikti, paldies. Raivi, esam satikuši tev pēc sacensībām. Īs rezumē par sacensību. Nu, kā vienmēr, pirmā sacensības no starta viss tāds baigais saspringums valda. Nu, kā vienmēr, nevienam vēl nav tāda šai sezonā sacensību pieredzes nav bijusi. Un viss tādi, kā saka, krievis triomīgi tādi, ja, un no sākuma viens tur uz riteņu, otrs riteņu, tur gan izlamājas un tā tālāk. Nu, tas ir standarts, tam tā jābūt. Un pēc tam jau... Mandrāža, jā? Jā, mandrāža visiem ir, un otrie aplī jau tur bišķiņ jau, kā teikt, izcijājās, kas ir kas. Un tad jau varēja braukt brīvāk nedaudz. Un mēs ar komandas biedru Ginti Akolu atrāvāmies 2. aplī, un tā mēs arī aizbraucām, principā, no grupas. Bīstamākās vietas bija tās pļavas dubļainās, jā, kur tur varēja tik tiešām nokrist, tur bija jāuzrunās. Bet pa lielam trasi vienkārši ideāli. Es domāju, pirmām sacensībām nevajag neko smagāk, pilnīgi pietiek. Diezgan ātri, tāda dinamiska un tā. Skaidrs, labi, Rai, kā saka, sekosim jums līdzi, lai izdodās. 3. vietā Līga Bitmanē. 2. ātrākā Tāna Rožlapā. Bet visātrākā bija Lelde Tipānē.
Un 3 ātrākie vīriem. 3. vietā Ernests Benhens, 2. ātrākais Gīns Jakovels, visātrākais par pavisam mazu brīsniņu Raivis Zīmelis. Sveika, Lelde! Mēs esam pārtvēruši Leldu Tipāni, kas ir uzvarējusi Sportlata balvā sieviešu konkurencē. Varbūt Lelde var pastāstīt tīri sacensību gaitu un kā tu vērtēji viņu pati? Sacensības šoreiz bija interesants ar to, ka bija atsevišķi starts sievietēm, un tas nozīmē, ka tie vīrieši, kas bija startējuši 5 minūtes iepriekš, viņi bija relatīvi, kā saka, aizbraukuši. Un visi darbiņš bija jādara vienai, un teiksim, tas, kas mans uzdevums bija, censties noķert kādu tādu stiprāku, ar domu, kad varētu tad kāda grupiņa būt un braukt kopā, bet, nu, tas 5 minūtes bija tik lielas, ka visus šos 3 apļus būtībā es braucu viena, jo noķert sev līdzvērtīgus es vairs nevarēju, un tos, kurus es noķēru, tie nebrauc manā tempā, un tas brauc būtībā viena pati. Bet tādā ziņā ļoti interesanti, jo, nu, vismaz tāda pārmaiņa. Vairāk līdzstēji ir pamanījuši to, ka tu jau pārstāvi citas krāsas un brauc ar Giant velospēdu. Ko tu varētu pastāstīt? Piedāvājums nāca pagājušā gada beigās, un es to uztvēru kā lielisku izdevību. Protams, žēl bija pamest Trek Philips komandu, kur ir ļoti atsaucīgi un ļoti jauki cilvēki, bet no otras puses tādas iespējas, kā piedāvā Rietumu, tagad Delfīna komanda, jāsaka, tādas pašam nodrošināt, tad ir diezgan daudz jāinvestē. Un es šo piedāvājumu pieņēmu, un šogad jau bijām kopā nometnē Spānijā. Un es varu teikt pagaidām visu to labāko, man tiešām patīk, un es esmu savā ziņā ļoti apmierināta. Ko tu vari teikt par Giant velospēdiem? Visu laiku tas braukus ar Trek? Ir savādāk, jāpierod. Protams, ir bišķi nedaudz atšķirīga ģeometrija, pārējās daļas jau ir samērā līdzvērtīgas, gan rati, gan pārslēdzēji un bremzes, bet nedaudz pie ģeometrijas jāpierod. Bet tādas milzīgas atšķirības, ka tur varētu teikt, salīdzināt mašīnu markas, tā nav. Ļoti līdzvērtīgi, var teikt. Bija, protams, pierasts pie Treka un tā, un cik gadi braukts, un patika ļoti, un ļoti laba gaita ritenim, bet Giants arī, var teikt, ripo labi un nav problēmu. Skaidrs, kur šobrīd ir pārējā komanda? Pārējā komanda uzturās vēl Beļģijā, tas ir puiši. Viņiem ir kā tā saucamie kermis, kas tās ieskriešanās sacensības, lai dabūtu ātrumu. Un viņi jau būs atpakaļ pēc 2 nedēļām, bišķi mazāk. Un Ivanda bija Zviedrijā pati, aizbrauc tā kā ar baigu trenēties. Un tad es biju tā kā vienīgā Latvijā, un tāpēc arī tikai vienā personā esmu šeit. Un, principā, Rietumu Delfīna komanda gatavojas uz Seb maratonu, ja? 4. maijā. Jā, tas tā kā tāds pirmais lielākais atskaites punkts, jo tās Beļģijas sacensības tā kā, lai nedaudz ieskrietos, bet pamatā gatavojās uz Sebu, jā. Tas ir tas sezonas pirmais un lielākais notikums. Jā, skaidrs, labi. Lelde, novēlēsim tev un Rietumu Delfīniem, kā saka, izdošanos un veiksmi. Paldies! Paldies jums! Nu, Gundar, diena ir pagājusi. Ko saki par sacensībām? Lielais vērtējums, protams, ir to, ko saka dalībnieki, ko saka sportisti. Es domāju, ka dalībnieki pēc sarunām un pēc tās atmosfēras, es domāju, ka viņi ir apmierināti. Līdz ar to arī mēs varam būt apmierināti, jo domāju, ka sacensības izdevās. Viss bija, protams, palīdzēja tas arī tur augšā, līdz ar to visiem tā atmosfēra bija tāda patīkama, distancē viss bija notika korekti, bez traumām un, kā saka, stiprākie tika noskaidroti, balvas tika saņemtas, ko var vairāk vēlēties. Jā. Skaidrs, tiešām diena bija izdevusies, mēs arī dzirdējām no sportistiem un tiešām paldies par šīm sacensībām un tiksimies nākošais. Paldies!